Labdien, Armunds Ozoliņš, un šodien ir 6. daļa, tātad 6. video par garīgām izpausmēm. Pagājušajā reizē es runāju par svētajiem smiekliem. Un es sacīju, ka svētie smiekli ir no Dieva, tie nav no mums. Tas ir kaut kas, ko Dievs izlej. Tas ir Dieva īpašums, tas nav mūsu īpašums. Un tas Dieva īpašums kļūst mūsējais, jā. Mūsu lietošanā viņš izlej. Un tas nāk ar svēto garu. Bet tas, kas vēl nāk ar svēto garu, ir arī noreibums garā, nāk ar svēto garu. Un šodien parunāsim par to, jā, un varbūt vēl par kaut ko, bet, pamatā būs par noreibumu garā. Tātad, ka mums jābūt skaidrā prātā, ir rakstīts. Jēzus teica, viņš mūs brīdināja no vīna skurbuma. Jā. Lai jūsu sirds netiek apgrūtināta no vīna skurbuma, Lūkas evaņģēlijs, jā. Ka tā jūs nesastop vai nepārsteidz pēkšņi, jā. No vīna skurbuma un laicīgām rūpēm, tā ir rakstīts, neapgrūtina sevi, lai jo tad jūs jūs netiksiet paņemts pie Dieva. Redziet, vīns var būt gan grēks, jā, jo dzērāji netiks debesu valstībā, bet vīns var būt arī par svētību. Jā. Interesanti, ka Jēzus neiestādīja vakarēdienu no ūdens un no vīnogu sulas. Jā. Neiestādīja pat no vīnogu sulas, nē. Es izstudēju, vienreiz ņēmu un izstudēju tā riktīgi. Es ielādēju tādu aplikāciju, kur ir oriģināla valodā. Gan vecā, gan jaunā derība, senebreju un sengrieķu. Un tur ir tulkojumi uz angļu valodu un vārdu skaidrojumi. Un es izpētīju par vīnu. Un tas vārds, viens vārds, ar ko apzīmē vīnu, gan ebreju, gan grieķu valodā, nozīmē alkoholisku dzērienu. Alkoholisku, tas nenozīmē sulu, nē. Jā. Un tas nozīmē tādu dzērienu, no kura var noreibt. Jā. Tas ir viennozīmīgi. Un nav taisnība tiem, kur mēģina vīnu pārvērst par suliņu. Nē, tas nav. Jā, ja neticiet, uzprasiet teologiem, profesoriem, doktoriem, viņi jums pateiks, jā. Tātad, jo redziet, visām lietām ir divas puses. Divas. Ir laicīgā, ir šī fiziskā puse, un ir garīgā puse. Tā, ko mēs neredzam, tā ir garīga, bet viņa pastāv un eksistē. Jā. Un redziet, vīnam arī ir šīs divas puses. Šī laicīgā un šī garīgā puse. Un laicīgajā pusē Jēzus lietoja vīnu kā dzīvības simbolu, kā dzīvību īstenībā. Nevis tikai simbolu, nē, bet īstenībā kā taustāma lielumu, ja? Lai caur to ienāktu mūsos viņa dzīvība. Jo viņš teica, kā viņš saka, kas neēd cilvēka dēla miesu un nedzer viņa asinis, tam dzīvības nav sevī. Kas ēd manu miesu un dzer manas asinis, tam būs dzīvība sevī. Mana dzīvība. Tātad caur vīnu svētajā vakarēdienā mēs uzņemam Kristu. Mēs uzņemam dzīvību.
caur šiem redzamiem elementiem, maizi un vīnu, mēs uzņemam neredzamo elementu, Kristu, kuru mēs nevaram redzēt, mēs varam piedzīvot. Jā. Caur interesanti, ka Jēzus neiestādīja vakarēdienu ar ūdeni. Viņš iestādīja vakarēdienu ar vīnu. Un caur vīnu mēs uzņemam dzīvību. Viņu. Jā. Vīns ir dzīvības simbols, saprotiet? Prieka simbols, kāzas kānā. Jā, kāzas ir prieks. Tas ir kaut kas, kas simbolizē dzīvību, prieku, svētkus, gavilis. Jā. Tātad, bet tas, redziet, ja fiziskais vīns, to mēs paši varam izaudzēt. Dievs nekad nav aizliedzis cilvēkiem audzēt vīnogus un no tā taisīt vīnu. Nekad. Taisn otrādi, vīnu kultūra Izrēlā ir gadsimtiem, kamēr Izraels pastāv vīnu kultūra. Jā, un dienvidu tautās īpaši, jā, arī Eiropā un tā. Ir vīni, mēs pazīstam to iedzinu vīnu kultūru zemi, jā, kur ir vismazākais alkoholismu procents īstenībā, salīdzinot ar citām zemēm. Un viņš to nav aizliedzis. Un vīns var kalpot divējādi, gan par svētību, gan par lāstu. Tāpat kā uguns var kalpot divējādi, gan par svētību, gan par lāstu. Tāpat kā seks var kalpot divējādi, gan par svētību, gan par lāstu. Ja? Tā tad ir lieta šajā pasaulē, kuras kalpo divējādi, atkarībā no tā, kā mēs tās lietojam. Ja? Ūdens, piemēram, varbūt, mēs redzam, Bībelē ir grēku plūdu, ūdens, pasaule tika noslīcināta ūdenī. Bet ūdens, arī bez ūdens mēs nevaram dzīvot. Tas ir dzīvības zīme, vai ne? Redziet, visām šīm lietām ir labā un ļaunā puse, ja? Šeit pasaulē, un visām šīm lietām ir arī savu garīgā puse. Ja ūdens simboliski viņš nozīmē, bez ūdens mēs nevaram dzīvot, ja? Tas ir, dzīvības nodrošinājums. Tad vīns ir kaut kas vairāk par ūdeni. Tas arī šķidrums, bet tas nav tikai dzīvība, tas jau ir dzīvības kvalitāte, ka mēs varam dzīvot ar prieku, jā, ar svētkiem, ar laimību, jā. Ir rakstīts, ka vīns izpušķo jaunavas, viņš ir izpušķotājs, jā. Jā, un viņš tiek izliets no Dieva. Jā. Viņš tiek izliets no Dieva. Tas ir viņa vīns. Un redzi, tāpēc ir, kā var būt smiekli arī ļauni smiekli, jā, demoniski. Tā var būt smiekli arī no Dieva. Tie ir svētie smiekli, jā. Tāpat vīns var būt demonisks, kas pazudina, bet vīns arī var būt dievišķs, var būt svētais vīns, kas dod dzīvību, kas dod svētkus, kas dod prieku no Dieva. Jā. Tāds ir mans pārdoms par vīnu, jā, tas ir tāds ievads sākumā. Un redziet, ja mēs skatāmies Bībelē, jā, tad jaunajā derībā interesanti, kad svētais gars tika izliets apostoļu darbu grāmatu 2. nodaļa, kad svētais gars tika izliets. Un tad daudzi mēģina attaisnot, nē, viņi jau nebija piedzērušies, viņi bija laimīgi vienkārši un tā.
Nē, viņi izskatījās kā piedzērušies. Viņi izskatījās ļoti kā piedzērušies. Kāpēc? Tādēļ, ka Pēters piecēlās un pirmais, ar ko viņš sāka savu sprediķi, bija: šie nav piedzērušies, kā jums šķiet, jo ir tikai dienas 3. stunda, ja? Viņš sāk attaisnot tos cilvēkus, kur izskatījās kā piedzērušies. Viņš sāk ar to, jo tā bija tik liela problemātika. Hei, bet viņi taču nepilnā visi tur runāja. Viņš ir visi piedzērušies. Ja? Un tas ir pirmais, ar ko Pēteris sāka attaisnot to notikumu, ka šie nav piedzērušies. Bet šeit notiek tas, ko sludina pravietis Joēle, ja, ka par jums tiks izliets gars no augšienes. Gars tiek izliets, Pēters saka, šie nav piedzērušies, kā jums liekas, kā jums šķiet, kā jūs redziet. Nē. Vēl kādreiz padomju laikā deva no 2, tagad deva no 10. Ja. Jā. Un toreiz arī varbūt bija kaut kāda ierobežojuma, jo Pēters jo ir dienas tikai 3. stundai. Vēl ir rīts, vēl nedod. Jā, vēl nedod. Vēl veikalos nav vēl atļauts dot alkoholu. Jā. Un saprotiet, tas bija nopietna problemātika vasaras svētkos, ka viņi tiešām izskatījās kā piedzērušies. Ja tas būtu tik tā, šķietami, tā var būt, var nebūt, tad Pēters nemaz ar to nebūtu sācis. Bet viņš sāk tieši ar to. Lūk. Un tad te ir tā prieka kvalitāte, tas prieka saturs. Ka viņš ir tāds, it kā tu būtu apreibis mazliet no vīna. Tu būtu priecīgs, pārņemts. Jā. No gara. Ka tas nav tikai ūdens, kas ir vienkārši tava dzīvība, bet ka tā ir tā dzīvības kvalitāte, tā ir tā pilnība, redz. Interesanti, ka tas kungs tā saka, es tūlīt atradīšu vēl vienu raksturvietu. Jā. No Jesajas grāmatas 25. nodaļas, no 6. līdz 8. pantam. Tad tas kungs Cebots sarīkos uz šī kalna visām tautām lepnu mielastu. Ar vecu suliņu? Nē, tā nav. Te rakstīts mielastu ar vecu vīnu, ar trekniem ēdieniem. Oi, vairāk nerunāsim par vīnu, vairāk nē, beidziet. Nē, viņš atkal ņem un runā par vīnu. Te rakstīts, ar ilgi taupītu un labi nogulējušos vīnu. Jā, vau! Kaut kāds dārgs ļoti. Jā. Mielasts būs nevis ar suliņu, bet ar vīnu. Alkoholisku dzerienu. Redzi, tas vīns no Dieva tiks izliets. Izliets. Jā. Redzi, tas būs svētku mielasts. Kāzas Kānā. Un vīna trūkums kāzās ir lielākais negods, ko piemin visu mūžu. Šiem te kāzās pietrūka vīna. Un tādēļ Jēzus pavairoja vīnu. Viņš nenolasīja tur pretalkohola lekciju, viņš pavairoja, viņš turpināja banketu. Un redzi, Dieva banketā, Dieva mīlestā vīns netrūkst. Jā, kā galda uzraugs teica tam, kā Jēzum, viņš saka, jā, bet tu esi labāko
tam līgavainim, tā, nevis Jēzum. Viņš nezināja neko, ka Jēzus to ir pārvērts. Viņš domāja, ka viņš pats ir sagādājis to vīnu, tas nav saimnieks. Viņš saka, redzi, tu labāko vīnu esi pataupījis uz beigām. Jā, kad viesi jau ieskurbuši, tad visi ceļ priekšā to mazāk vērtīgo, bet tu vērtīgāko esi pataupījis tiem ieskurbušajiem vēl. Kam ir, tam tiks dots, jā, kam ir, jā. Lai tie vēl vairāk ieskurpst ar vēl labāku vīnu, kā vai te Jēzus grēkoja, varbūt viņš piedzirdīja viņas tos kāzu viesas, viņš tagad ir arī grēkojis, ko jūs sakat par to? Libos, tūlīt es saņemšu, tūlīt es dabūšu iekšā zvaigi no jums. Nevis no visiem, bet no kādiem, kas domā, ka tā bija tikai suliņa. Labi, bet tas bija vīns, jā, es pārbaudīju un es prasīju arī teologiem, viņi saka, tas bija īsts vīns, tā nebija suliņa. Bet šeit ir tas moments, ko es gribu pateikt, ka Dieva mielasts, iedomājies, Dieva. Tā, kā pāvests Francisks teica, jā, iedomājieties tējas kāzas. Kas tās pa kāzām? Tējas kāzas, jā, viņš to tā. Tas tāds izsmiekls. Un es esmu bijis tajā dažās tējas kāzās. Jā, es esmu bijis, tik garlaicīgs, tik tādas nekādas, bez vīna, briesmīgi. Un Dieva kāzas, Dieva mielasts nav tējas kāzas, tas ir ar labi nogulējušos, ilgi taupītu, redzi? Ilgi taupītu vīnu, ļoti dārgu vīnu viņš izlej. Jā. Par ko ir maksāts ar Kristus asinim, par ko ir samaksāts. Viņš to izlej. Par mīlestību ir samaksāts ar Kristus asinim. Jēzus teica, aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Un vasaras svētkos viņi izskatījās kā piedzērušies. Viņi saņēma par to, par ko bija samaksāts Golgātā. Aizgājis, es to sūtīšu. Un tas nonāca. Un tas nonāca šādā izskatā. Viņi sāka runāt mēlēs. Viņi sāka pravietot. Viņi izskatījās kā piedzērušies. Tur sākās tas mielasts, tā kunga mielasts, ka grēki jums ir piedoti. Ir noticis, saka Dievs. Es esmu alfa un omega. Es došu izslāpušajiem bez maksas no dzīvā ūdens avota. Ir noticis, viss piepildīts. Grieķu valodā te telestai, tas ir samaksāts. Par mīlestību ir samaksāts, viss piepildīts. Mīlestība var sākties, svētais gars var izlieties. Lepnu mīlestību te rakstīts. Tautām lepnu, tautām. Wow! Ar vecu vīnu un trekniem ēdieniem, ar ilgi taupītu un labi nogulējušos vīnu. Tālāk Jēzus teica interesanti. Viņš teica, ka jauns vīns ir lejams jaunos traukos.
Jo neviens, kas dzēris veco tūliņ, negribēs jauno, jo viņš sacīs vecais labāks. Lūkas 5. nodaļa, 38. 39. pants. Jā. Interesanti, kad arī apustuļu darbu grāmata, redziet, tas te atkal tā robežšķirtne starp reliģisko, starp to veco un starp jauno, ko tas kungs izlēja. Jā, un interesanti, kad, ja mēs paskatāmies, tad kā tas ir, es arī bieži vien es domāju, paldies Dievam, ka tas cilvēks nav nācis šeit jau no reliģijas, viņš nāk no ielas, tā kā viņš nav bijis iepriekš saistīts ar veco, viņš nezina, kas ir vecais vīns vispār, un viņam tagad piedāvā to jauno vīnu, un viņam nav ar ko salīdzināt. Viņš neies atpakaļ reliģijā. Redziet, daudzi teica, vecais labāks. Jā. Tur drošāk. Jā. Tur vismaz viss ir skaidrs zināms, kas jādara, vai ne? Bet tas kungs izlēja jaunu vīnu. Jaunos traukos. Jā. Jo vecie trauki nespēja jaunu vīnu saturēt, tas izlīst. Jo vecie trauki, redziet, tie trauki, kuros jau ir bijis vīns. Tas reliģiskais vīns, viņi visu zina, kā ir pareizi, kā vajag. Viņiem visi tā kā pa plauktiņiem salikts, tur viss tāda reliģiskā rutīna. Ja? Bet tad, kad lej viņos iekšā jauno, viņš iztek, un atkal viss pa vecam paliek, viss cauri sakas, tukši trauki, kad tie trauki nespēja saturēt jaunu vīnu, viņš pārplīst. Jā. Un tādēļ jaunu vīnu, lai to nepazaudētu, viņu lej jaunos traukos, jo jauni trauki nepārplīst. Viņi satur to jauno vīnu, neiztek. Tādēļ bieži vien jaunā vīna trauki ir jauni cilvēki. Es esmu to redzējis, kā nāk pavisam, es esmu prasījis cilvēkiem, viņš atnāk uz sapulci, kur lej jaunu vīnu, ja, es saku, un tur cilvēki uzvedās, tā kā, krogā, tā kā piedzērušies, un tur danco lejā, guļ, tur slavē, aleluja, tur tāds, tā kā kāzās, reāli, tā kā kāzās kaut kur 4 no rīta jau, ka tur, trādi, vaļi, trādi rīt, tur tāds trādi rīt, es stāstīju, kā es to vienreiz, man vajadzēja kaut kur iet, un es nāku atpakaļ no baznīcas, un mums bija tā saucamā bībeles stunda, vai piektdienas vakaros. Es skatos, stāv tāds pulciņš ar cilvēkiem un rāda pirkstiem uz baznīcu. Un sarunājas, kas tur notiek, kas tas te ir. Tur tāds gaisma deg, un tur tā zin, tā kā tur reāls kāzas būtu, reāli, tā kā svētki, tur strāda rīta, tā kā reāls rauds. Tur lūkšanas notiek. Un tur tiek jaunais vīns izliets. Jaunos traukos. Jauni cilvēki nāk. Vecie nenāk. Viņi turās pa gabalu no tā visu. Kāpēc? Tie ir vecā vīna cilvēki, vecie trauki. Jaunu vīnu viņi nevar saturēt neskādēļ. Jā. Un labi ir tiem, kuriem nav ko salīdzināt. Viņi atnāk, viņi nezin, ka viens vīrs saka, jūs taču teicāt, kad ir prieku, tad Dievs izlēja, kur tad, tad taču ir prieks. Kā tad jābūt? Kā tad jābūt? Saka, jābūt ir tā kā jūs redzat šeit, tā arī jābūt ir. Viss ir pareizi. Viss ir pareizi. Aleluja, tā ir jābūt. Tā kā jūs redzat, tā ir jābūt. Jā, tā ir jābūt. Un tas kungs arī saka, tā ir jābūt. Bet, cilvēki, diemžēl, viņi atkrīt atpakaļ. Grēks, pa ko es teicu pagājušajā reizē, jā.
Un viņi nespēja paturēt to jauno. Viņi kaut kā krīt atpakaļ. Bet es nekad nekritīšu atpakaļ. Es zinu, ka es esmu saturējis to jauno vīnu. Viņš nav iztecējis. Vienalga, kaut vai es biju slims, paralizēts, mokās, sāpēs, atraidījumos. Es to neesmu pazaudējis. Tas vienmēr ir manī. Vienmēr, vienalga, kur un kā. Un tas vienalga, tu man var nolikt vienalga Sibīrijā, Tuksnesī, Ziemeļpolā, Sahārā. Tas vienalga ir manī. Tas neiztek. Tu nevar man viņu atņemt. Tu var nolikt, kur tu gribi. Tas vienmēr ir manī. Un tā ir mana dzīvība. Jā, halleluja. Labi, paldies, ka klausieties. Nākošais, 7. Tad jau būs tā nopietnāk mazliet par tādām lietām, kuras es neesmu nemaz pats piedzīvojis. Šīs visas es esmu pats piedzīvojis. Bet nākošais būs par lietām, par izpausmēm, kuras ir Bībelē, un kuras ir bijušas pie svētajiem, bet kuras šodien, es nezinu, kurš šodien ir ļoti reti sastopams. Bet tādas ir no Dieva arī. Labi, par to nākošais, lai Dievs svētī. Visu labi. Atā.